Šobrīd mēs esam Latvijas pārstāvnieki CF Moto kompānija. Tas ir ķīniešu kompānija, ļoti nopietna. Šogad viņiem ir 35 gadi. Mēs ar viņiem strādājam jau vairāk nekā 20 gadi. Ļoti strauji viņi sāk attīstīties pēdējā laikā. Viņi sāk no viena kvadrcikla. Šobrīd viņiem diezgan liels klases ar kvadrcikliem, un jauns virziens tas ir motociklu ražotne. Mums ir tādas sarežģības, ka mēs dabūjam kravu ar konteineriem no Ķīnas. Viņi pusizjaukta veidā atrodas kastes. Mums to jāsaliek, un tāpēc vajadzīga šita telpa. Šita telpa ļoti mums patīk, bet saskaņā ar augstsprieguma tīkliem prasībām viņi prasa, lai visi fasādi būs stikloti, tāpēc mums daudz stiklu un nav tik droši glābt šeit tehniku, tāpēc mēs griezamies pie jūsu kompānijas. Šobrīd esam CF Moto salonā, kas ir mūsu apdrošinātais objekts jau vairākus gadus. Esot šajā objektā, mēs jau zinām, ka tas ir jauns, uzbūvēts salons, kurā tirgo dažādu tehniku, mototehniku, kvadrciklus un visādas citādas lietas. Izvērtējot šo risku, mēs jau esam ņēmuši vērā to, kad ēka ir jauna, kad ēka ir metāla konstrukcija ar sandviču tipu paneļiem, kas ļoti specifiski apdrošinātājiem ir ar akmensvats pildījumu un atrodas viņi vienā stāvā. Šai ēkai ir specifiskas prasības uz ugunsdrošību, jo tieši virs ēkas iet augstsprieguma tīklu, augstsprieguma kabeļi. Priekš mums kā apdrošinātājiem tas ir daudz drošāk nekā parastie normatīvos būvētās ēkas. Galvenie riski, uz ko tiek apdrošināti īpašumi, ir uguns. Uguns ir tas, kas var paņemt visu jebkurā brīdī. Dabas stihiskie postījumi, kas vēl aizvien paliek arvien stiprāk un stiprāk. Trešo personu pretiesiskā rīcība un šķidruma noplūde. Šim objektam uguns risks nav tas galvenais, kam būtu jāpievērš uzmanība, bet ņemot vērā produkciju, kas šeit tiek tirgota, kvadrocikli, motocikli, kas ir interesanti uz zādzības risku, tātad pirmais un galvenais, kam ir jāpievērš uzmanība, ir zādzības risks. Zādzības risku var ietekmēt tikai viens parametrs – laiks, cik ilgā laikā var izdarīt zādzību. Šeit par to viss ir ļoti labi padomāts. Kaut arī ir liels stikloti laukumi, bet signalizācijas ir, preces nav tik viegli pārvietojams, kā varētu tā ātri viegli paņemt. Tātad ir pietiekams laiks, lai ierastos apsardze un novērstu šos zaudējumus. Nākošais lielais risks no dabas stihiskiem postījumiem ir sniega slodze, bet ņemot vērā šīs ēkas īpatnību, kas bija izvirzīta šo augstsprieguma tīklu prasību dēļ, sniega slodze šeit nevar radīt zaudējumus, jo viņi ir paredzēti daudz lielākām slodzēm nekā to, ko var radīt sniegs. Šim klientam ir daudz plašāks segums, kas ir visu risku segums, un tas nozīmē, ka ir visādas ķibeles, kuras nav paredzamas, bet kuras var notikties klientam. Arī līdz šim šo nezinot par šiem augstsprieguma tīkliem, tātad arī augstsprieguma tīklu vainas dēļ var rasties bojājumi šīm ēkām, kas nav šo nosaukto risku segumā. Tas arī būtu apdrošināts. Protams, apdrošināšanu var tur pielikt ar ļoti daudz visādām lietām, specifiskiem segumiem, bet tās jau ir detaļas, par kuriem jūs varat runāt, tad, kad jūs nāciet pie mums un izvēloties katram jums individuāli risinājumu, mēs varam veikt šo apdrošināšanu. Galvenais priekšrocības tas ir, ka man vairāk nevajag terēt laiku, un es nemeklēju nekur. Praktiski es vienkārši zvanu vai rakstu manam menedžerim, varu pateikt Kristīnei, un viņa risina visus problēmus. Es zinu, ka es griežos pie ergo un dabūšu pareizo risinājumu.